Komunikācija. Tu elpo, iedzer ūdeni, lai mute nebūtu sausa. Paskaties apkārt, tukša telpa, tumšs, nakts. Nokalpojies, kaklu paskrāpē gārdziens. Piecelies kājās, aizej pie loga, migla ceļas. Nakts tūlīt būs beigusies. Tev ir slikti, tā kafija bija pretīga. Tu kliedz, jo tev ir slikti. Tu kliedz, jo nakts iet uz beigām. Tu kliedz, jo tu elpo. Teksts sākas ar ideju par to, ka ir jāraksta. To sauc par iedvesmu. Mirkli, kurā implementēs visums tavos vārdos, domās, tas ir cits dzīvošanas līmenis, kas augstāk par zemi, zemāks par debesīm. Tas ir process, vīzija, ir jāraksta. Un tu raksti. Liec tos pirkstus pie klaviatūras vai pildspalvas lodīti gremdē, redošā berzē ar papīra virsmu. Rodas vārdi, teikumi, izklājas ideja un rodas kopaina, parādās tēli, lomas, situācijas. Viss nonāk tik tālu, ka ir mirušie, laimīgie, pieviltie, alkstīgie un mūžīgais ļaunums. Tu raksti līdz vairs nespēja. Pamet visu un nokrīt turpat blakus galdam, gultā, kas tev nav saklāta. Aizmiedz ar visām drēbēm, guldi nokojot visu, ko var nokojot, kā mazs bērns, kas izlicis savu visu enerģiju ārdoties līdz bezspēkam. To sauc par komunikācijas trūkumu. Tu stāsti nevis citiem, bet papīram. Un attiecības ar citiem tev ir sliktas, jo tu esi nokojis visu, ko viņi var nokojot. Taču tu visiem saka, tāda ir rakstnieku daba. Reizēm ir jāraud. Mamma bērnībā mācīja, ka reizēm ir jāraud, lai izraudātu. Jākliedz, lai izkliegtu, jādusmojas, lai izdusmotos, un tādā garā. Dvēseli esot putekļu sūcējs, kas uzsūc ikdienu, un kad nomirsti, kļūst vieglāks, jo dvēseli izbirst turpat, tev blakus. Pāris gramu taču ugunsvar domas, jūtas, emocijas. Tas ir bezsvara. Tāpēc ir jāmācās kliegt, raudāt un dusmoties, kad vajag. Citādā kļūst grūti un smagi dzīvot, elpot. Vēl viņa teica, ka esot jābūt labam pret sevi, lai būtu labs pret citiem. Tā pati putekļu sūcēja teorija. Viņai bija daudz teoriju. Arī man tagad ir. Mēs cilvēki tādi esam ar teorijām apmākti. Šķiet gan, ka reizēm aizmirstam to svarīgāko. Esam dabas radīti, dabā rādīti. Ak jā, mamma arī mācīja, ka pārgudrība nenovada ne pie kā laba. Es uzrakstīju garstāstu par zeķiem. Pilnīgi nopietni. Kad es to parādīju saviem draugiem, un kad es to parādīju, viņi smējās līdz asarām. Teica, ka šis ir pats labākais, ko savā mūžā ir lasījuši. Tas ir šedevrs. Andri, tu esi ģēnijs, viņi slavēja. Zini, ko man mācīja par glēmiem? Ka tie nekad nav patiesi. Nosūtīju to garstāstu izdevniecībām. Izbrauķēji, protams. Par īsu esot. Valoda un ideja gan laba. Teica, lai pieslīpēju, uzrakst kaut ko vēl par tām zeķēm un nāk atkal. Viņiem laikam šķiet, ka man nav ko darīt. Tik vienkārši sēž mājās un ikdienā rakstu par zeķiem. Varbūt tā arī ir. Savu pirmo grāmatu es izdevu pirms 5 gadiem. Un tieši šajā dienā. Reāli tizla grāmata. Es cenšos viņu aizmirst, taču nespēju. Viņu joprojām izdod un tirgo visur. Man saka, ka es esmu slavens. Andri, tevi zina visi. Latvijas iedzīvotāji, tu esi tautas varonis, viņi saka. Stulbeņi. Es tikai uzrakstīju par zeķiem, kas slēpjas segu konvertos un tur runā par cilvēkiem. Tāpēc esmu tautas varonis. Kas tam notiks, ja es uzrakstīšu par biksēm? Stāsts ir komunikācija ar sevi. Stāstot, es spēju apjaust, cik pasaule ir maza. Viss ir tuvs. Es pazīstu turkus personīgi. Es zinu, kā iet Etiopijas ubagam. Jūt līdz Austrālijas kaubojiem, kas nokļūst nelaimē un mirst. Galu galā, es redzu, kā stāstnieks Latvijā izdzīvos savus dzīves kritiskākos punktus caur stāstiem. Stāstot, es stāstu sevi. Lai gan Inga rakstīja, ka tas, kurš domā, ka raksta sevi, ir melis. Stāsts ir vīzija. Tu vari parādīt citiem, tu vari parādīt pats sev. Tu vari izprintēt un pielikt pie sienas. Vai arī sadedzināt un pelnus izbērt Indijas okeānā. Svarīgākais ir turpināt stāstīt, neapstāties. Jo tikai tā var panākt to, ka dvēsele nekļūst pārāk smaga un pasaule neapstājas. Stāstu upes kalo kastus, tās dzelmēja iedvesmas akmeņu vīdi. Sēž komunikātori, dzer kokteļus upes pludmalē, visdugunīgas piegi palmās, visu fotografē.
Par to stāstīs ziņās, šo rakstīs cilvēku atmiņās, bet šis paliks tikai vēsturē. Stāstu upe turpina plūst un neapstāties sola, lai arī slinkums, bebras tāds, atkal sparīgi veidot dambi. Un tā mēs tik komunicējam. Ar kliekšanu, dusmošanos, raudāšanu, visu to pārējo, kas piedars pie tāda kārtīga dvēseļputeņa.